Dambi pirmo reizi šajā vārdā 80. gada pirmajā pusē nosauca tavs bērnības draugs un grupas biedrs Māris Šverns, vēlākais balložu pilnu pagājumu līderis. Viņa klasē mācījās kāds puisis uzvārdā Raimonds Dāmis, un tad jūs laikam pēc tam kopā poligrāfat, jūs mācījāties arī kopā, un tad tev pielika tā. Jā, bet es pats īsti nezinu to versiju, tur jāprasa Švernam, viņš labāk zina. No kā viņš to izdomāja, kāpēc. Bet vai tev patīk mans lielais rakstām galds? Bet vai tev patīk uz sienas rakstīt vārds? Kā Ivo Stankevičs kļuva par skripu, es nevarēju atrast šādu informāciju. Varbūt varētu izstāstīt savu stāstu. Es varu, jā. Tas ir saistīts ar skolas pirmajos gados ar manu ārkārtīgi izjusti pastiprināto reakciju uz atsevišķām skaņām. Man bija tāds draugs labs, kuram iesaukt bija Ābols, patiesībā viņš ir Andris Siksnis. Un viņam patīk, piemēram, skrāpēt no galda skolas galda krāsu. Tā nāk stundas laikā, ka nav ko darīt. Man tā skaņa gāja caur kauliem. Chalkboard nail scratch! Tā, kad es sāku visu drebēt, kratīties, bez mazvai, ka nokrist zemē. Pilnīgs vārds. Un tā kā kāds gribēja mani pakaitināt, viņam pat nevajadzēja neko darīt, viņam vajadzēja pateikt skrip, skrip, skrip. Un es jau biju gandrīz vai tā, kad ir zosādi. Vai tur lāpstu vēl pa asfaltu. Tas te turpinās vēl? Ne tik akūtā formā, bet jā. Erika, tu, kad atnāci un ieraudzīji lapiņas, uz kurām ir rakstīti visi jūsu vārdi, tu teici, tev vienīgajiem nav pseidonīmu vai iesaukas. Kāpēc tā nav? Es nezinu. Parasti pats neizdomā sev iesaukt, tu izdomā iebraukt nekā. Kas tur ar to Enriki ir? Enriki tas tāds, es nezinu pat arī no kā, viņš vienkārši man draugu tā sāka saukt, bet tā, ka tā būtu man tāda, es nezinu, kā saka, oficiāli iesaukt kā Dambis vai Skrips, ar ko saistās uzreiz konkrētais cilvēks, tādas nav, jā.